Aivaram ir aizdomas, ka Marta viņam melo. Rasma piedāvā Aleksim risinājumu, ko darīt ar slimo Līgu. Zentē rodas aizdomas, ka Marta gaida bērnu. Helēna pazaudēs saderināšanās gredzenu un nobīstas, ka kāzas nenotiks. Donāts pieķer Zentu ar nozagto gredzenu. Marta pārliecinās, ka Zentas aizdomām ir pamats. Paskaties, cik pulkstenis, bet paša galvenā cilvēka vēl nav. Ļauj taču meitenei saposties. Pirmo reizi preces. Labi. Ja tu gribi, es aiziešu viņu pasteidzināšu. Es nerunāju par Helēnu. Iegūdens vēl nav atbraucis. Pati, ka uz viņu gaida. Donāta tēvs? Nu, atskries pēdējā mirklī. Sliktākā gadījumā sāksim bez viņa. Galvenais, ka jaunajiem viss ir kārtībā. Muļķības galvenais ir tas, ka mēs saradojamies ar tādu ģimeni kā Iegudini. Kas tad tie Iegudini? Tāda ir kaut kāda karaļa. Es līdz šim vispār par tādiem Iegudiniem dzirdējusi pat nebija. Īsti miljonāri sevi nereklamē. Interesanti, ko viņš jaunajiem dāvinās naudu vai kāду īpašumu. Интересно, ko mēs paši viņiem dāvināsim. Tā ar man neizpateicis. Да ерунда, у меня есть две дарственные. Посмотрим, что он подарит он, тогда решу, что буду дарить я. Меня в этом деле он не переплюнет. Ну и пусть переплюнет. Nu, kas tur tāds? Ja jau šiem tik daudz naudas, tad kas tad mums naudu vējā jākais? Ej, labāk uz mašīnu piepuika. Nu, labi. Tikai, ja tu te vēl ilgi turāsies, tad tās puķis novada. В нашей жизни будет только одна проблема с цветами. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu jāsteidzās. Ko es redzu? Līgavainis arī nāk. Nu, apsveicu. Labdien, tas jums? Sauc taču mani par sievas tevu. Man prieks par tevi, par jums abiem ar Helēnu. Man arī sievas tev. Nu, kur tad vīra tevs? Šodien tik ers. Vai mums laiks braukt uz baznīcu, vai ne? Kā tād? Mēs bez Iegudina kunga brauksim? Nu, jāpagaida. Jā, viņš teica, ka kavēsies. Viņš teica, ka pataisno pievienosies baznīcā. Tad man viņam jāpiezvana. Pagaidiet, kāpēc? Parunāsiet baznīcā? Nē, tā nevar. Tagad es jūs neklausīšu. Viņam nomainījis telefonu numurs. Nu, tad iedodiet jaunu, nu man taču var. Nu, jā. Pareizi jums var, jā. Labi. Tā. 2. Jā. 6. Aha, 6. 7. Jā. 3 divnieki. Aha. 2 nulles. Jā. 7. Man sanāk 9 cipari. Es teicu 2 nulles. 1 nulle, 1 nulle. Viena. Jā. Aha, skaidrs. Nu, labi. Es tūlīt iešu biljarda zālē, piezvanīšu jūsu teva kungam. Bet jūs tikmēr brauciet, Helēna tūlīt nāks. Nu, jā, pareizi. Ой, эй! Вам же нельзя с ней встречаться до церемонии. Это дурной знак. Pareizi, jā. Nu, labi. Nu, brauciet tad. Jā. Labi? Es tur. Viss. Viss. Jā. Aleksi, Līga pie tevis? Nē, viņas abas ar Helēnu numuru viņa pucējas. Ak, Dievs, tev nevajadzēja atstāt viņas divatā. Pagaidi. Kāpēc tu atskrēji šeit? Iesim tagad pie Līgas un vedīsim viņu uz mājām vai labāk uz slimnīcu, kā mēs norunājām. Pagaidi, mamma, šodien ir kāzas. Nu, rītā mēs darīsim visu, ko tev vajag. Rīt varētu jau būt par vēlu.
Pagaidi. Tev ir atkal uznākusi kaut kāda paranojas lēkme. Ne jau man ir lēkme uznākus, bet tavai māsai. Kā, pagaidi, mēs bijām pie tevis stabilīties. Mēs abi atnācām uz viesnīcu. Pa stundu taču nekas nevar mainīties. Ir mainījies. Mūsu lielais brūnais gailis ir pagalam. Kā, pagaidi. Tikko jūs aizbraucāt, es iegāju kūtī pie vistām, un tur viņš gulēja. Asiņu peļķē ar pārgrieztu rīkli. Viss tas pats, kas ar Lagerfeldu. Mums ir kaut kas jādara. Mēs to tā nedrīkstam atstāt. Pagaidi, lūdzu. Tu domā, ka Līgai ar to putnu ir kaut kāds... Kurš te cits? Un man ir bail, ka viņi nenodara vēl kādam cilvēkam kaut ko tai pašai Helēnai. Ja nu viņi atkal pagadās par rokai tas nazas vai šķērs, kā toreiz ar Leonu. Tās šķērs viņi vairs nevar dabūt, tās es noslēgu. Tu domā, ka viņi nevarētu mierīgi aizskriet uz veikalu un dabūt citas? Uzklaus man, dēls. Ja kaut kas notiks, atbildēsim mēs abi. Ligusi, es neesmu kaut kur pa ceļam iesēdusies, man nav kaut kādi caurumi. Nu, kādi caurumi, Helēna, tu izskaties vienkārši satriecoši. Nezināju, man visu laiku tāda sajūta, kaut ko notiks, un man tas kazas vienkārši izjūta. Kas tad var notikt? Nezinu, viss var notikt. Donāta tevu vispār es neesmu vēl satīkusi, ko viņš vēl teiks, un viņam var parādīties kaut kāda veca vēl beiba no vecam skolas laikiem, vai viņš var pats pārdomāt. Jā, un baznīca var nodegt, un mašīna var uziet gaisā. Iekšas trica. Helēna, beidz domāt visu laiku to sliktāko. Pēc stundas būs ceremonija, un nekas nevar notikt. Viss būs labi. Es man labi, ka draudzēju. Jā. Es teicu darīt. Jā. Donāts, ko jūs vēl te? Kāpēc jūs vēl neesat baznīcā? Jā, es tūlīt esmu braukt. Vienkārši es domāju, sagaidīšu jūs, uzzināšu, ko jūs parunājat ar manu tēvu. Sazvanījāt? Nē. Nesazvanījāt. Man liekas, ka viņš manu zvanu atsliedz. Pie tam 2 reizes. Kāpēc viņš negrib runāt ar mani? Darba tikšanās. Kāda vēl tikšanās? Es aizmirsu pateikt. Viņam tikšanās bija sarunāta ar ārvalstu investoriem. Tāpēc viņš netiek vienkārši. Jūs saprotat, bet baznīcā viņš būs. Investori tas ir nopietni, bet nevar taču kāvēt sava vienīga dēla kazas. Jā, bet saprotiet, tas bija tik sarunāts pusgadu iepriekš, tāpēc, biznesa, jūs saprotat. Saprotu. Tikai nav labi, ka mēs pirms kazam neesam satikušies. Varbūt man vēlreiz pie... Nē, nevajag. Labāk nevajag. Viņu labāk nevajag traucēt. Viņš paliek ļoti nikns. Mēs esam visu izrunājuši, viņš ir akceptējis. Labi. Tad brauciet! Es sagaidīšu Helēnu, un mēs arī tūlīt būsim. Tad brauciet beidzot! Brauciet! Kā? Diedziņš, redzi? Oi, Gospodi, neradi man tādu briesmīgu diegu. Tagad es toši nezinu, viss beigsies slikti. Helēna, kā tu vari būt tik māņticīga? Kā? Vispirms pazūd mans sadarināšanas tāk. Gospodi, vispirms pazuda mans grēdzens, un tagad man vēl kleita juk lauka. Es to nevaru izdarīt. Varbūt, zini, ko es darīšu?
Es aiziešu, es atsaukšu tās kazas. Nu, lai man nav jāsēž, lai man nav jādreb, lai man viss būtu cauri, un citādi es gaidu, ka notiks kaut kāda katastrofa. Nu, gan tu aizrunājies. Viens attiris diedziņš pie kleitas nav nekāda katastrofa. Gredzens atradās. Mēs tevi tūlīt sakārtosim un vedīsim uz baznīcu. Zinu. Bet es zinu. Helēna, nu nē, es tādu gļēvuli. Ko tik mēs kopā neesam darījušas, un tagad tu baidies pati no savām kāzām? Jā. Nu jā. Es baidos. Jā. Nu, tic man, viss būs labi. Varbūt tev baldarjānīt iedot? Ой, господи, ни за что. Ты же смердишь, так tāda aptieka, a? Nu jā. Bet, Lika, tev man jāapsola viena lieta, ja? Tad, kad viss būs beidzies slikti, tad, kad es sēdēšu pēļķi un raudāšu, tu sēdēsi kopā ar mani, ja? Un mēs abas dzersim vīniņu, ja? Sarunāts. Bet līdz tam mēs nenonāksim. Pēc stundas tu par to visu pasmiesies. Viss būs labi. Господи. Diedziņš. Я боюсь. Būs labi. Ļoņa, ko tu vēl te dari, nu? Tev jau sen bija jābūt baznīcā. Labi, mieru, vecais, tūlīt. Mēs taisnā ceļā dosimies turien. Es tikai atbraucu paciet Martu un visu. Mēs tūlīt braucam. Kāpēc tu pacēlies šeit? Es gaidu Ligavu. Nu, redz, bez viņas nekas nesāksies. Kamēr jūs ar savu 100-metrīgo limuzīnu izkapčīsieties pa pagriezieniem, mēs sen būsim priekšā. Tici man. Nu, ne jau par tevi es uztraucos. Par ko? Nu, par visu šo, par kāzam. Nu, bet tev jau nav jāpie altāra Helēnai. Bet padomā ar ko? Ar Iegudenu. Mana meita būs Iegudena. Nu, nesmēs. Man tas ir svarīgi, ļoti svarīgi, Ļoņa. Здравствуй, Лён. Привет, папочка. Красавица ты моя. Внимательней, ты мне платье замнешь. Ну, хорошо, иди сюда, я на тебя посмотрю. Sveiks, Lēn. Sveika. Ну. Ļoti labi. Очень хорошо. Lieliski, ko? Superīgi. Garšo, ja? Kā tad? Viesnīcā tādas kāzas, un mums te virtuvē jāēd prastas sautējums. Piedod, sautējumam nav nekādas vainas. Nu, ja tev negaršo, tad tu neēd. Kārtīgi cilvēki būtu galdu uzklājuši, bet šitie ko? Uzsauc vienu glāzi šampanieša. Tā kā viņiem naudas trūktu. Tā jau ir pēdušais, neēdušo nesaprot. Tu jau nu nespēdus. Meitenes taču tagad ir tāda modi, saprot? Pēc tam nekādu sabontojuši nerīko, bet taisno tās baznīcas vai zaksa, laina ir iekšā un kalnos. Jā, mierīgi, tas ir tiem cilvēkiem, kuriem naudiņas nepietiek, lai sarīkotu mielastu un vēl atļautos kruīzes 2 personām. Vai šitie tak no naudas vai plīst? Redzi, skopums apēdis goda prātu. Goda prātu, labāk. Priecājies, ka tev ir tā laime tikus iznēsāt šampanieti. Tu taču kaut ko nopelnīsi. Kā tad? Pa 5 latiem tēlot kalponi. Ir nu gan laime. Gan jau būs vairāk. Un tu jauns kurps esi nopirkus? Jā, humpalās. Un tu man vēl aizstāvēs tos biezos. Aizstāvēs, ja? Tu domā, viņi to naudiņu godīgā ceļā ir nopelnījuši? Nav jau arī nekāda nelieša, tad viņi sēdēt cietumā. Nevajag tādā dienā tādas lietas runāt. Norunāts, ja? Mīļo Mildiņa. Ko? Vai nedaudz papildināt var to papildus porciju? Šausmīgs, meķīgs, viņai tas sautējums. Garšo, ja? Vai? Būs. Vai? Tos burkāniņus vairāk var. Давай, идем Подожди, уже. что происходит? Рассказывай. Ну что, ну все нормально. Донат с гостями уже в церкви. Леон немного задерживается. Ну давай, идем. А ты точно знаешь, что он там никуда не пропал? Да никуда он не пропал. Я видел, как он отъезжал. Из окна я видел, как он ехал. А если он по пути куда-то пропадет, я не могу. Ну я тебя прошу, никуда он не пропадет. Идем. Идем уже, поехали. Они ждут нас в церкви. Jūs arī nekavēties. Jā, mēs ar Aleksu tev brauksim. Давай. Leon, Jā? pagaidi. Es tev gribēju atvainoties. Par ko? Par to starpgadījumu ar šķērēm. Es nezinu, kas man bija uznācis. Pareizāk sakot, zinu, bet
Tagad tas viss ir pārgājis, un ar mani tiešām viss ir kārtībā. Labi, ka tā. Es steigšos pie Martas. Helēna nepiedos, ja mēs nokavēsim ceremoniju. Jā, ne? man jau arī jāsteidz. Evien. Ko? Es gribēju vēl teikt, es priecājos par jums ar Martu. Ka jums viss ir kārtībā. Tā, mani darbi padarīti. Šampanietis kāzām sagatavots, es varu taisīties uz māju pusi. Kurš uz mājām, kurš vergot? Zenta. Nu, bet ne jau es tev ko pārmetu. Drīzāk otrādi. Nu, kāpēc tevi nevarēja uz tām kāzām ielūgt? Gunārs un Rita tādi paši vergi kā mēs, bet jau sen prom baznīcā. Neskaud, Dievu dēļ, tu nemūti tik daudz, ja tādā dienā tev pumpu uz mēles uzmetīsies. Nekas man neuzmetīsies. Es patiesību runāju. Ar ko tad Gunārs ar Ritu ir labāk par mums? Nu, bet taču Gunārs ar Helēnīti sen ir draugos. Nu, bet mēs Helēnu tik daudzus gadus pazīstam. Kas tad? Mēs neskaitamies draugi. Labi, tev jau to muti neaizbāzīs neviens. Bet tad ņem un aizbāz, nu pacienā ar kaut ko saldu. Jā? Kaut kas traks. Labi, pelnījums jau nu tu neesi, bet... Zenta! Ko? Zenta, paskat! Kas te man tos skābos kāpostus ir izleksējis? Ko, Zenta, ko tu man prasi? Labi, meitenes, es laikam tomēr iešu. Man liekas, ka man tas sen jau gaidi, ja piedod. Kas tas? Es taviem kāpostiem nagus klāt neesmu ķērusi. Mūsu saimniecīte jau kuro dienu ap to bļodu kārstās. Nu, ko tu tagad muldies? Marta nāks uz virtuvi ēst skābus kāpostus. Nu, bet kā es tev saku, es jau vairākas reizes pieķēru kāpostus leksējiem. Būs katliņš piededzis. Citādāk nevar būt. Tur bēbis būs, es tev saku. Ko tu? Kā tad? O! Čau. Čau. Tu jau ilgi? Tikko ienāca. Marta, biji pie ārsta? Biju. Kaut kas ar veselību? Ko? Nē, nav. Vajadzēja uztaisīt pāris analīzes. Šodien? Šodien? Citu dienu bija garas rindas, šodien bija ļoti ērti. Nu, tad tev ir kādas problēmas, par kurām tu man negribi teikt, ja? Nē, man nav nekāda problēma. Pie kur ārstu gāji? Leon, nu vēlāk, tagad nē. Pagaid. Tad tas ir kaut kas slikts, ja tu man nesaki. Nē, nekā slikti nav, viss ir ļoti labi. Un šodien ir tava labākā drauga meitas kāzas. Un es negribu nokavēt, es negribu, lai vadījums ir dusmīgs, es negribu, lai es esmu vainīga. Un tagad es lūkšu kleitu. Un mēs abi steigsimies vēlāk, es tev visu izstāstīšu. Kur tu rāvi, ka Marta gaida bērnu? Bet klausies, viss tak ir pilnīgi loģiski. Man tā ar uz skābu vilka, ka es biju gaidībās. Tu neatceries? Nu, tu jau ēd viss, kas nekustās. Nu, es jā, bet Martiņa jau ir no citas šlakas. Kas tad viņai, ko ēst nav? Ka jānāk uz virtuvi kāpostu leksēt. Bet redz, ka nevar pretoties, ka pati dabas māte aicina. Nu, es tevi vispār neklausos. Bet Ko tu paklausies gudru cilvēku. Kas tad? Tu neesi pamanījusi, kā Marta ēd? Viņa tā kā tāds cālis knābājas, lai tikai izpatiktu tiem večiem, bet tagad stopē kāpostas pilnām mutēm un vēl sulu uzcer virsū. Nu, ko tu muldies? Nu, ko es muldu? Viss ir pilnīgi skaidrs. Iekritusi mūsu saimniecīte, iekritusi. Tikai jautājums ir, kur no tiem dakteriem? Ar to vienu vai ar to otru?
Tā, vēl tikai kurpes un auskari, un es esmu gatava. Tu taču zini, ka es tev garot ceremoniju neizturēšu, kamēr tu man nepateiksi, kas īsti tev kaiš. Es taču tev teicu, neuztraucies. Nu, nav nekas tāds, kas nevarētu pāris stundas pagaidīt. Neuztraucies. Neuztraucies, jo vairāk tu saki neuztraucies, jo vairāk uztrauc. Man nekas nekaiš, Leon. Tu netici man? Nē. Nu, mazliet. Labi. Es tev apzvēru, ka manai dzīvībai briesmas nedraud. Un ka pēc Helēnas kāzām es tev visu sīki un smalki izstāstīšu. Es tev apsolu. Ja? Labi. Laižam. Ko nē? Kur tās tauriņš? Kur? Dod. Nu, redz, tā būs cita lieta. Vai, cik labi, ka jūs esat mājās. Helēnīte mūsu līgava satraukusies. Esot pāris matadats jūs istabā aizmirsus. Un tagad viņa baidās, ka plīvurs labi neturās klāt. Un jūs neceļat telefonu un tad patraucēja mani. Es tev sameklēšu. Ai, kas te jums te tāds kā tāds pulverītis, kā? Jūs būsiet sāli paņēmus līdzi. Tas nav sāls. Zālītes jūsējās, ja? Nu, ja, piedodiet, es jau aizmirsu, ka jūs mums nesen kā no slimnīcas. Bet vai tad no tām zālītēm nav tādā kā, īpašā iepakojumā jābūt? Labi, Zenta. Es aizvedīšu Helēnai tās sprādzes, bet tagad jāsteidz. Jā, es netraucēšu tādā dienā, bet jūs tikai neaizmirstiet, Helēnīte bija dikti uztraukta. Paldies. Es eju. Jā, atā. Labdien! Labdien! Godāts kungs, ar ko var jums pakalpot? Jagodins. Tas ir Donāts. Ir te tāds jums? Jagodins, ir tāds. Es prasu, kurā numurā viņš ir apmeties. Es varētu pateikt, bet tas jums neko nedos, jo piedodiet, Donāts, Jagodins, viņi nav viesnīcā. Kur tad viņš ir? Piedodiet, tā tomēr kādā jautājumā jūs pie viņa. Es neesmu nekādā te jautājumā. Es esmu viņa tēvs, Pēters Jagodins. Kur tas puika ir? Ietvesim zāles un tad braucam. Kāpēc tik daudz? Katram gadījumam, saproti, pati daudz cilvēku stress. Tev pašai arī būs mierīgāk. Nē, tā jau ir, jā. Kāpēc mamma bija atnākusi? Tāpat vien. Viņa tev stāstīja par to gailu. Kaimiņiem arī pāris putni esot nokosti. Lapas tiekot iekšā kūtī.
Vajadzētu uztaisīt beidzot normāls durvis. Jā, es mammai to pateikšu. Tu iedzer. Ūdeni. Ejam. Esam. Ak, jūs esat Donāta tētiņš, vai dieviņku patīkam ar jums, kā jūs te gaidījāt? Interesanti, kurš tam gaidīja? Donāts? Nē, ne tikai Donāts, visi gaidīt, un jūs nebraucat, un tie uztraucās, ka jūs nokavēsiet. Ko tad es tādu varētu nokavēt? Tu man beigās pateiksi, kur tas puika ir licies, vai ne? Kā, baznīcā, iekāpa mašīnā un aizbrauca tā smuki uz baznīcu. Interesanti. Kas tad viņam baznīcā būtu darams tagad? Kā, iebrauc laulības ostā, taču jūs nezinājat? Es zināju, ka es zināju. Bet ja jūs zinājat, kāpēc tad jūs kavējaties? Kāpēc jūs... Kurā baznīcā viņi ir? Pagaid. Tā, Pētera. Fui, ka es nesajaucu. Pāvula. Nē. Es tev jautāju tā mierīgi, kurā baznīcā viņi ir? Pētera. Nē, pavisam nopietni. Viņi ir Pētera, bet... Pētera baznīcā, jā? Kas jūs tik ļoti satrauc? Kungs, bet... Šīs kāzas būs tikai par manu līķi, tas man satrauc.